Sievietes spēks sākās viņas ievainojamībā. Tas sākās tur, kur sieviete atļauj sev būt redzamai, dzīvai, jūtošai, kur viņa atļauj būt visam asarām, hausam, neskaidrībai, nesaprašanai. Tas ir tas mirklis, kur viņa piedzīvo tuvību, ka viņa var tāda būt un viņa ir pieņemta. Kad vīrietis iedod šo telpu, kurā sieviete tāda var būt. Un kas notiek, tas mirklis, kad vīrietis atļauj viņai tādai būt, pieņem viņu totāli tajā, kā viņa ir, un viņa līdz ar to var atļaut sev būt vēl vairāk, tas kļūst par viņas spēku. Un šis spēks savukārt ir tas, kas baro kopīgi veidoto attiecību telpu.